Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. No 12. līdz 19. jūlijām pie Jēkabpils norisinājās igadējā ceļu meklētāju nometne. Šī gada tēma bija Sirdī ierakstīts, kas balstījās Salamana pamācībās, un nometnes galvenais runātājs bija mācītājs Dāvis Trubeckojs. Nedēļas garumā dalībnieki piedzīvoja bagātīgu programmu. Rīta un vakara dievkalpojums, bībeles studijas, praktiskās nodarbības, sadraudzību, vakara ugunskura dziesmas un stāstus, kā arī kopīgu pārgājienu. Dievs svētīja nometni nevien ar brīnišķīgu laiku, bet vēl jo vairāk ar 9 jauniešiem, kuri pieņēma lēmumu kristīties un atdot savu dzīvi Jēzum. Raidījumā Jana Imaka sarunāsies ar Esteri Briču un Sendiju Līvu Dūmiņu, kuras kristījās pagājušās piektdienas vakarā un dalīsies savā ticības ceļā. Savukārt Miks Možeiko un Kaspars Ozols stāstīs par kādu neparastu piedzīvojumu Dobeles kluba pārgājienu laikā. Gluži kā Bībeles laikos Dievs izmantoja ēzeli, lai uzrunātu cilvēku, arī mūsdienās viņš lieto savu radību, lai palīdzētu un glābtu. Šajā reizē tā bija sunīta Terija, kura brīnumainā veidā palīdzēja izvest apmaldījušos Dobeles klubu no meža. Patīkam klausīšanos! Sirsnīgs sveiciens visiem no manis Jānas Imakas. Šobrīd atrodamies ceļa meklētāju nometnē. Un šodien pie manis ir ciemos ceļa meklētāja Estere Briča. Čau! Sendija Līva Dūmiņa. Hei! Alūksnes ceļa meklētāju kluba Dieva pēdās direktors Miks Možeiko. Sveicināti! Un Dobeles kluba gājputni skolotājs Kaspars Ozols. Sveiki! Es sākšu ar jums, meitenēm. Gribu zināt, kas ir jūsu mīļākā daļa šajā nometnē? Man laikam būtu tā visa sadraudzība kopā, kad var dziedāt dziesmas sanāksmēs, arī pie uguns, kur sēdēt. Vispār kopumā tā atmosfēra un tie cilvēki tiešām ir ļoti jauki. Un tās visas nozīmītas, ko var iegūt, ne tikai var uzzināt kaut ko jaunu par Jēzu, bet arī var iegūt visādas jaunas prasmes. Un kā tev? Manuprāt, visforšākā programmas daļa līdz šim ir bijusi vakara un rīta sanāksmes, nozīmītas, uz kurām es esmu pieteikusies, un visi šie foršie cilvēki, kurus var iepazīt un sadraudzēties. Šī gada nometnes runātājs ir Dāvis Trubeckojs. Varbūt tev kāda interesanta doma no viņa sacītā ir palikusi prātā? Man vakardienas uzruna palika prātā. Uzrunot daudz ko jaunu par attiecībām, kas tad īsti ir tā mīlestība un ko vajadzētu ņemt vērā, sākot draudzēties ar puisi vai meiteni. Mika un Kaspar, jūs savukārt kā pieaugušie esat šeit nometnē, tu kā Alūksnes kluba direktors, savukārt Kaspar kā skolotājs. Kas jums liekas īpašākā programmas daļa? Esmu pateicīgs, ka programma ir ļoti svētīga un ka tā atstāja ļoti labi iespēju bērniem un dod viņiem garīgo izaugsmi. Bet, ja nerunāju par programmu, tad man ļoti pārsteidz laikapstākļi, kur bija ļoti karsti, bez lietas, un tas tāds izaicinājums, bet tāpat laikā liela svētība, jo nav jāuztraucas par to, kas būs jādara vai nebūs jādara, jo zinu, ka vienmēr būs labs laiks. Tu minēji, ka esi pamanījis arī bērnos garīgo izaugsmi, varbūt tu vari pastāstīt kādu piemēru? Jā, man Alūksnes klubā bija vairāki dalībnieki, kur pirmo reizi ieradās nometnē, un praktiski visi neapmeklē ikdienā mūsu draudzi. Un arī viņi bībelmājā baigi nemācās, viņiem nav vecāki aktīvi kristieši. Līdz ar to vakar stāsti puguns, kuriem ļoti atrais, un viņi uzdod jautājumus. Kāds pat pie manis nāca pusaudzis ar sapratni par saviem grēkiem un slikto iespaidu, kādu tie ir atstājuši uz viņu. Un es saprotu, ka viņam bijusi viņa vēlme nožēlot, un mums bija iespēja lūgt grēku nožēlas lūgšanu ar pusaudzi. Kāds cilvēks uzrakstīja vēstuli, kur viņš ir stāstījis par savām negatīvajām, depresīvajām domām un kā nometne ir palīdzējusi viņam tās pārvarēt. Un tas ir brīnišķīgi, tu vienkārši dari savu darbu, bet kādus iespēju atstāja pašam nemanot. Mans tāds visspilgtākais vai patīkamākais šajā nometnē notikums ir tas, kad es atbraucu uz šo nometnes vietu, un man bija dots tas gods ieplānot, kur mēs celsim teltis un kā mēs izkārtosimies.
Es zināju, ka klubs ir pa gadu audzis, bet es nebiju pavisam noteikti gatavs tam izmēram, cik viņš bija audzis. Un cilvēki brauc un brauc un brauc, un beigās mēs esam jau 71 cilvēks ar 37 teltīm. Un iepriekšējā gadā mēs bijām varbūt tikai maziņš vidēja izmēra klubiņš ar pāris ceļmeklētājiem un vairāk pat pieaugušajiem kā ceļmeklētājiem. Slavu Dievam arī par šo izaugsmi. Bet Ester un Sandija, jūs šeit esat šodien šajā raidījumā ne tikai tāpēc, ka vienkārši esat ceļu meklētāja dalībnieces, bet jūs izdarījuši arī nopietnu lēmumu. Jūs izvēlējušās būt vienas no 9 cilvēkiem, kas šogad kristīsies nometnē. Ester, tu esi uzaugusi kristīgā ģimenē, un tomēr kaut kādā mirklī tas kļūst par tavu lēmumu. Vai tu vari pastāstīt savu stāstu? Jā, es uzaugu kristīgā ģimenē jau no dzimšanas. Kopā ar brāli mēs katru sestdienu gājām uz baznīcu ar vecākiem. Man vienmēr patika visas tās sabatskolas, bet kādu laiku, tā kā man bija kādi 13 gadi varbūt, bet es eju vienkārši tāpēc, ka mēs visi kopā ar ģimeni tur braucam. Es vēl joprojām tā kā ticēju Dievam, ļoti tā kā viņš bija svarīgs, bet man īsti tā draudze kaut kā nepiesaistīja, jo varbūt man nebija draudzenes. Mūsu draudzē bija manā vecumā meitenes, bet man nebija tāds īsti kontakts ar viņām. Tā, kad es biju maziņa, es vienmēr zināju, kad es vēlos kristīties. Tā, kad man brālis 15 gados kristījās, es izdomāju, ka es arī vēlos kristīties tieši 15 gados. Man tas ļoti iedvesmoja. Pagājušajā gadā es arī nolēmu sākt šīs bībeles stundas. Tā es nonācu līdz šim lēmumam. Un tev šodien vēl ir dzimšanas diena. Tev būs dubultā dzimšanas diena. Es ļoti priecīgi par to. Tas pat nebija īstenībā plānots. Vienkārši tie datumi tiešām sakrita. Kas bija tas pagrieziena punkts? Tu teici, ka vienā brīdī tu vienkārši gāji uz draudzi, un vienā mirklī kaut kas tā kā mainījās, un tomēr tu saprati, ka tu kristīsies. Kurā mirklī ticība kļuva par tavējo? Man šķiet, ka tā bija ceļmeklētāja kāda nometne, jo vienmēr katru vasaru, kad es atbraucu uz šo nometni, vienmēr tā ceļa, ka tu pietuvinies Dievam, jo pa visu gada griezumu tu lēnām slīdi projām. Varbūt ne tik ļoti daudz katru nometni jūti, kad tu biji bišķīt tālāk no Dieva. Un arī visas šīs ceļmeklētāju nodarbības par gadu, tās arī deva labumu. Un arī es nesen biju jauniešu nometnē, kur man tiešām ļoti, ļoti patika. Tur es vēl vairāk pietuvinājos Dievam. Tas man vēl vairāk deva gribu kristīties. Vai Dievs ir tev atbildējis kādu lūgšanu? Jā, viena, kas man vēl joprojām ir prātā iespiedusies. Pirms pāris gadiem man bija operācija pie deniņiem. Labajā pusē man tur operācijas laikā izgrieza uzads nervu ārā daļiņu nelielu. Pēc operācijas man ārsti nepārbaudīja, vai man visas sejas mīmika strādā. Es pamanīju to pēc kāda laika, kad man uzads es nevaru pakustināt, jo nebija šī nerva. Un es biju par to ļoti uztraukusies. Ārste teica, ka ar laiku šī uzads noslīdēs uz leju un būs viena puse tāda drūma. Tad mēs sākām braukt pie dažādiem ārstiem. Katrs teica kaut ko citu. Tad mēs izdomājām, ka mēs tomēr mēģināsim atjaunot šo uzaci. Kaut gan tas īsti nebija iespējams. Tad es sāku braukāt uz visādām procedūrām, kur man vajadzēja trenēties. Es neatceros, cik ilgs laiks bija pagājis, bet diezgan jau laiks bija patecējis. Es pamanīju to, ka man kaut kādos brīžos tāda elektrība sāka sist. Es sapratu to, ka viņa tiešām sāk kustēties. Nebija tā uzreiz, ka pēkšņi. Es ar laiku tiešām pamanīju, un mēs arī daudz lūdzām par to. Tas tiešām bija Dieva brīnums, jo tur nebija šī nerva gabala. Tā bija viena no šīm lūkšanām, kas tika uzklausīta. Slava Dievam! Prieks par to, un ka tev ir šī pieredze. Kad arī tas, kā jūs visi kopā ar ģimeni lūdzāt, un ka Dievs darīja šo brīnumu tavā dzīvē. Sandija, tu savukārt gan neuzaugi kristīgā ģimenē. Kā tu nonāci draudzē un ceļu meklētājos? Jā, es neuzaugu kristīgā ģimenē. Man kaimiņos dzīvoja viena forša meitene, tāda līga. Mēs jau draudzējāmies kādu laiciņu. Viņa dzīvo tieši zem manīm. Vienas sestdienas viņai jautāja, ko tu šodien dari? Varbūt tu gribi iziet ārā, kaut kur aizbraukt. Viņa man raksta, piedod, es nevaru, es braucu uz baznīcu. Man tāds, pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu. Un pēc tam, kad viņa atbrauca no mājās, es aizgāju pie viņas un pajautāju, ko jūs tur baznīcā darat? Kas tur tāds ir? Jūs tikai bībeli lasat vai jūs kaut ko vēl darat? Viņa izstāstīja, ka viņiem ir tādas mazas sabatskoliņas, gan jauniešiem, gan bērniem.
ir pats arī dievkalpojums, kurš stāsta par Dievu. Dažkārt arī ir tādas mazas aktivitātītes. Un viena diena bija tā, kad viņa man uzaicināja aizbraukt uz baznīcu viņai līdzi. Specifiskāk tas bija uz ceļu meklētāju nodarbību. Es piekritu, jo man tajā brīdī nebija ko darīt. Es domāju, kāpēc ne? Pamēģināt kaut ko jaunu, kaut ko foršu. Es aizbraucu un pēc nodarbības es Līgai teicu, es vēlos pievienoties arī, kā man to izdarīt. Tā es arī sāku iet ceļu meklētājos un baznīcā sestdienās dievkalpojumiem. Nu, forši. Bet kā tu nonāci līdz lēmumu kristīties? Jo viens ir braukt ik pa laikam uz draudzi vai braukt uz ceļu meklētāju nometnēm, bet kristības jau ir tāds nopietns lēmums, kas grib atdot dzīvi Dievam. Kā tu nonāci līdz tam? Šis lēmums tika pieņemts pagājušā gada augustā, kad es nolēmu, ka es arī vēlētos kristīties. Pagājušā gada jūlijā bija mana vispārīga pirmā ceļu meklētāju nometne. Tur arī kristījās Līga, un tās kristības vienkārši bija tik pasakainas. Tajā nometnē es arī daudz ko jaunu uzzināju par Dievu. Kad mēs aizbraucām mājās, es tā kārtīgi apdomājos to atlikušo mēnesi, un tad es uzrakstīju arī mūsu direktoram Ernestam, kad man ir vēlme kristīties, jo es vēlos nodoties Jēzu. Mēs sākām bībeles stundas ņemt septembrī katru ceturtdienu. Tā mēs esam arī izņēmuši viņus. Šodien ir tas brīdis, kad ir kristības un ir neliels stress par to, bet arī esmu ļoti priecīga, kad es varēšu nodot visu Jēzum, jo viņš man ir devis spēku un mieru manā dzīvē. Tu pieminēji atbildētas lūgšanas. Kādu atbildētu lūgšanu tas piedzīvojis? Tas bija diezgan sen, ko 2-3 gadi atpakaļ. Man ir mazākā māsa, kurai šobrīd ir 7 gadi, bet viņai ir cits tētis, un man ir cits. Ir tā, ka man māsa ir no viņas tēva iedzimta viena slimība. Šī iedzimtā slimība ir diezgan dzīvei bīstama. Viņas tēvs nomira. Viņam sirds apstājās, viņam arī bija šī slimība. Mēs to uzzinājām tikai gadu pēc tam, kad viņš bija nomiris. Man māsa bija aizbraukusi pārbaudīties uz Rīgu pie ārsta, un tajā brīdī bija diezgan bīstami, jo bija ļoti liela iespēja, kad viņa var nomirt. Ārsti teica, ka viņai jābrauc ir katru mēnesi pārbaudīties, lai redzētu, vai situācija ir pasliktinājusies. Mums jau mamma neko neteica, lai mūs, protams, neuztrauktu. Bet es to uzzināju pati, izlasot vienus nepareizos papīrus mammai skapī. Un tad, kad es to uzzināju, es, protams, noraudājos. Man bija tāds, es varu pielūgt Dievu, varbūt viņš mums var kaut kā palīdzēt. Un tajā vakarā es arī pielūdzu Dievu, es viņam izstāstīju mūsu situāciju, kā ir, kas ar manu māsu ir. Protams, tajā brīdī īsti nemācēju pielūgt, bet es pielūdzu, kā es mācēju. Un pēc mēnešiem 4 apmēram ārsts jau teica, ka manai māsai ir palicis labāk ar šo visu. Un mēs bijām tik priecīgi uzzinot šīs ziņas. Arī šobrīd viņai ir labāk nekā viņai bija pašā sākumā, un šī iespēja vispār ir ļoti, ļoti maza. Cerams, ka arī paliks tā. Slāva Dievam! Slāva Dievam! Es varu tikai iztēloties, kādiem pārdzīvojumiem gan tu, gan tavu pārējā ģimene gāja cauri. Slāva Dievam, kad viņš uztur tavu māsu. Meitenes, kas ir Dievā tāds, ka jums liekas, jā, viņam ir vērts sekot, es gribu viņam atdot savu dzīvi? Ir vērts viņam sekot, jo viņš ir pierādījis to, ka viņš tur savus solījumus, viņš uzklausa mūsu lūgšanas, palīdz mums tad, kad mums to patiešām vajag. Un tāpēc es viņam uzticos un es viņam stāstu visu, jo viņš mīl mūs tādi, kādi mēs esam. Viņam ir vērts sekot, jo viņš tur savus solījumus, ko viņš mums ir devis. Es vienmēr esmu bijusi kristīgā ģimenē. Es nemaz nezinu, kā tas ir bez Dieva dzīvot, jo viņš vienmēr tik daudz mums vadīs, visādas lūkšanas, ko mēs esam lūguši, viņš ir uzklausījis visādus ļoti svarīgus lēmumus, ko jāpieņem. Es arī vēlos būt debesīs kopā ar viņu, jo tas tiešām būtu brīnišķīgi, kad mēs varētu visi kopā priecāties un nebūtu grēka. Tad tevi piesaist tas, ka Dievs ir uzticams? Jā.
Mika un Kaspar, jums kaut kādā ziņā bija tāds īpašs kopīgs notikums. Piedzīvojums un tiešām svētība un Dieva vadība pārgājienu dienā, kas arī ir tāda viena no īpašākajām dienām. Pastāstiet, kas tad notika pārgājienu dienā? Alūksnes klubs pārgājienā devās ar sunīti, jo manai sievai ir samujets, kur sauc Terija. Viņai ir nepilni 2 gadi. Viņa ir ļoti enerģiska, smaidīga, ar beznosacījumu mīlestību apveltīta un ar īpašu empātiju pret bērniem. Un šajā gadā mums nācās viņu vairāk vai mazāk turēt pie siksniņas sev blakus. Ar sievu domājām, ka būtu ceturtdiena pārgājiens ārpus teritorijas, īstais brīdis palaist skrējienā, izstaigāt lielos kilometrus ar mums, viņai par prieku. Neskatoties to, kad bija karstums, bet mēs sapratām, ka tas būtu par svētību mūsu sunītim, un tamdēļ mēs ņēmām viņu līdzi. Turpinot stāstu, sunīts iet ar mums, mēs esam priecīgi, mēs ejam no viena kontrolpunkta uz otru, bet, protams, tas bija problēmas ar viņu, jo viņi ļoti rāvās. Samujēdi pēc dabas ir dzinējsuņi, viņiem patīk rauties uz priekšu un būt straujā kustībā, tādā, kurā mēs netiekam līdzi. Un bija jau problēmas man ar viņu, jo es gāju ar viņu un ar savu klubu, un viņi man tur muka prom. Bet kaut kā jau sasaucām līdz pat kādam otrajam kontrolpunktam, jo pārgājienā bija kādi 6, mēs jau bijām pie otrā, un gājām jau pa 3, un viss bija labi, un no ceļa nogriežamies meža biezokņos. Un, protams, tas tā kā tā bija pirmā pārgājiena daļa, kur mans sunīts bija ļoti aktīvs, viņa deva mūs pa priekšu ar savu enerģiju. Notika tāds prātā jau teorētiski zināms scenārijs, ka varbūt viņi varētu pazust mums, jo viņi ir strauji, kā jau minēju, un tas arī piepildījās. Pienāca brīdis, ka mēs viņu vairs neredzējām, un tad paļaujamies vienmēr uz sasaukšanu, bet tā kā tas ir mežs un dažādas smaržas un dažādas skaņas, pilnīgas savvaļa, viņi, protams, aiznesās pārāk tālu, nekā mēs viņu varējām sasaukt. Tur ejam un saucam, un paši jau esam uzmanīgi, kur liekam kāju, jo ir jāvadās tikai no marķējumiem, jo viss ir ļoti kompakts mežs, ļoti biezs, un nevaram sasaukt principā, un pazūd uz 10 minūtēm, 20, jau 30. Nav sapratni, ko darīt, virzamies tālāk līdz tam 3. kontrolpunktam. Beigās arī pie viņa nonākam, izdarām uzdevumu, bet joprojām suns nav. Dažus jau satikām citus klubus dalībniekus, kur arī iet, prasam viņiem, viņi nav redzējuši. Mēģinām par rāciju vēl kādam paziņot, kurš ir sasniedzamības robežā. Arī viņi meklē, bet nav redzējuši. Pagājis jau ir, man liekas, 40 minūtes kopš brīža, ka suns nav. Nevar saprast, ko tad darīt. Un saprotam, kad ir jau jāmēģina iet lēnām uz priekšu un saukt. Protams, tajā brīdīs arī, jau pirms tam es tā kā pielūdzu, bet man likās, ka viss būs labi, bet tad es saprotu, ka nav labi, un ka jau ilgu laiku nav labi, tad es vēl tā sirsnīgi pielūdzu. Un ļoti, ļoti lēnām turpināju iet uz priekšu ar savu klubiņu pēc 3. kontrolpunkta, ceļā uz 4. līdz brīdim, kad man bērns saka, tur kaut kādas skaņas, tur kaut kas ir ej vai kas. Es tā cenšos saprast, vērojos tajos biezokņos, it kā mēģinot kaut ko redzēt, un lai gan tur neko nevar redzēt, kā vien lapas un garu zāli un vispārējo. Tiešām Dievs iedod tādu apziņu bišķiņ pagaidīt un pavērot, un es pavēroju, mēģinu saprast, tiešām, jā, tur kaut kādas balsis ir dzirdamas. Kaut kāds klubs nāk arvien spēcīgāks, arvien izteiktāks. Es jau dzirdu reāli balsis. Prātā ienāk doma, vai tiešām tur arī varētu būt Terija? Un jā, tur arī bija, es tik redzu, zāles garie stiebi ir lūst, kaut kādi jau suņa balss jau tuvojās, un izlēņ mūsu mīļais suns pilnīgi piekusis un laimīgs un priecīgs. Man jau likās, forši, Terija pazuda, atradās, protams, man viņa nācās pie siksnas, bet tagad ir viņa ar mani, un mēs ejam tālāk. Sakam paldies klubam. Tas ir šajā gadījumā Kasparam, Dobels gaiputnu klubam, kurš ar suni gāja. Man liekas, forši, Terija pie manis, jums labs pārgājiens, mums labs pārgājiens, turpinam. Bet kas tur beigās izvērtās, kas man vispār nebija tajā brīdī zināms, Kaspar pastāst lūdzu. Jā, tātad mūsu piedzīvojums pārgājienu pavisam savādāk sākās, es pastāstīšu no mūsu puses, un tad šis stāsts arī kopā ļoti labi savienosies. Mums pavisam savādāk gāja. Mēs izgājām kā otrā komanda, un mēs bijām ļoti motivēti, ļoti enerģiski, jau bijām sagatavojuši visas cepurītes garās, visas bikses savilkuši, sapūtušies pret ērcēm, un ašā solī mēs devāmies pēc instrukcijas, jau pat pirms laika nedaudz. Dabujām visas kartes, instrukcijas par to, kur iet, ko darīt, ko nedarīt. Bija mums arī pateikts, kuros
purvos labāk nelīst iekšā, jo, kā jau iepriekš minēju, kad šis mežs ir ļoti biezs un pilns ar visādām zālēm un ērkšķiem un zariem. Mēs šo visu informāciju noklausījāmies, paturējām prātā un ašā solī gājām uz pirmo kontrolu punktu, aši visu izdarījām, uztaisījām pat vienu bildi un devāmies tālāk uz otro kontrolu punktu, un jau pa ceļam mēs bijām noķēruši pirmo komandu, kura kā pirmā bija izgājusi, un mēs bijām priecīgi par mūsu progresu, bet šis prieks aši vien pārvērtās par tādu iekšēju personisku, varbūt dumpi vai nemieru, ka mums gribējās būt tomēr labākiem un ātrākiem. Mēs domājām, ka mēs jau varētu viņiem paiet garām. Mēs redzam, kā šis klubs ēnā karstajā dienā izbauda ūdeni un neņem šo pārgājienu tik varbūt raitā soli intensīvi kā mēs. Tomēr pieklājība atmiņā atnāca. Atcerējāmies, ka jābūt tomēr ir pieklājīgiem. Palaidām viņus pa priekšu, jo tomēr viņi ir pēc saraksta pirmie, un tad mēs gājām pēc kāda brītiņa viņiem pakaļ. Otrais punkts vairs nebija tik tālu, mēs aizējām līdz otrajam punktam, skatāmies, kā viņi pilda uzdevumu, un mūsu acīs mums likās, ka viņi ir lēni, kaut gan viņi nebija lēni, bet bijām apņēmušies būt ļoti ātri, pat pieklājīgi sākām palikt, ka mēs aizgājām un sākām prasīt, vai mēs drīkstam viņus apdzīt. Nonākuši pie secinājuma, kad mēs viņus neapdzīsim, jo tas nav pareizi. Atkal sākām pukoties, uz otru dusmoties, kā tas ir. Mums tagad ir viss pārgājiens nedaudz iebremzēts. Mums dzima pašpārliecinātības ideja, kad mēs jau esam tomēr ceļa meklētāji, mēs mākam ceļu atrast. Pēc kartes šis trešais kontrola punkts. Ja ņem taisnā līnijā iet cauri brikšņiem un lieliem purviem, tad viņš ir daudz īsāks un ātrāks, un mēs spriedām, ka mums ir spējas, un mēs varam ātrāk taisnā līnijā doties uz trešo kontrolu punktu, un tad mēs nevis viņam būtu apgājuši apkārt, jo viņi izvēlējās pa ceļu iet, kas ir ar līkumu, bet mēs būtu caur mežu izgājuši ātrāk, un tad jau ir tā, kā ir, ja mēs ātrāk to punktu atradām, tad mēs viņu atradām. Tāds bija plāns, bet Dievs redzēja mūsu lepnību un to, ka, ja mēs būtu tā turpinājuši, tad tam nebūtu nekāds labs iznākums. Pirmā lieta, kas notika, viņš jau bija mūsu laikus iedevis mazliet saplēst kompasu, kurš izmērā bija mazāks. Un viņi bija visu laiku jāliek iekšā kabatā un jāņem ārā, caur biezajiem kokiem bija grūti brīžiem saredzēt sauli, un šī iemesla dēļ mēs nevarējām īsti orientēties tikai pēc saules. Mums bija jāņem kompas ārā, un viņš nokrita zemē, mēs pamanījām, pacēlām, ielikām atkal kabatā un gājām tālāk. Vienā brīdī es ņemu viņu no kabatas ārā, un šī kompasa vairāk nav. Mēs zinām, ka arī nometnēs kartes netiek speciāli taisīts, mēs ņemam tās, kuras tiek piedāvāts, kuras ir, un šīs nebija tās aktuālākās kartes, tas arī bija mums noinstruēts. Tā vieta, kurā mēs pazaudējām kompasu, bija zaļa un uz kartes uzzīmēta, un tas nozīmē, tev ir visapkārt mežs, bet šī mežā tālāk par 10 metriem arī īpaši redzēt nevarēja. Un mēs devāmies tālāk. Bez kompasa skatījāmies pēc saules, kur tad ir tas īstais ceļš, un mēs nevarējām īsti saprast, bet kaut kādu ceļa galu mēs atradām pēc kartes. Iegājām pa šo ceļa galu, sapratām, ka mums bija bišķiņ uz otru pusi jāiet. Tas mūs neapstādināja raitā solī, mēs gājām atpakaļ gaitā, jo šim ceļa galam jau bija marķējumi, mēs sekojām marķējumiem. Sapratām, ka mēs laiku esam daudz pazaudējuši, brienot caur šiem brikšņiem bez kompasa. Devāmies tālāk, un tie marķējumi palika neredzami vienā brīdī, un mēs nomaldījāmies. Mēs gājām tur, kur mums likās, kur ir jāiet, bet spriežot pēc brikšņiem un cik lēna šī gaita bija, mēs sapratām, kad vairs jau mēs neatrodamies tur, kur mums būtu jābūt. Mums ir klubā aktīvi bērni, no aktīvākajiem, mazākajiem ceļu meklētājiem 10-gadīgs puika pielūdza Dievu, un arī es klusībā pielūdzu, un es domāju, ka arī visi pārējie to darīja. Un mēs saprotam, ka mēs esam apmaldījušies, sāk mazie bērni ļoti skaļi bļaut, tā, ka mums ir jāapstājās un jāskatās, kas tur notiek. Izrādās, ka šie bērni sabijās no liela dzīvnieka, bet tad mēs sapratām, ka šis lielais dzīvnieks ir šis suns. Tajā brīdī jau mēs nezinājām, kāpēc viņš ir pie mums atnācis un kā viņš tur ir nokļuvis. Mēs tikai saprotam to, ka tagad mēs esam apmaldījušies kopā ne tikai paši, bet arī ar suni. Bet šim sunim bija
Dieva vadība, jo viņam uzreiz bija skaidrs, kas ir jādara. Viņš aizgāja mūs pa priekšu un lēnā gaitā rūpīgi staigāja ne tālāk kā 2 metrus no pirmā cilvēka un rādīja, kur ir jāiet. Mēs iegājām vienu brīdi nedaudz dziļākā purvā, un viena no mūsu meitenēm iekāpa purvā tik dziļi, kad līdz celim kā iegāja purvā, un kāpjot ārā, viņai kurpe tur pazuda. Un pēc tam otra kurpe, un mums bija jāmēģina viņa pati dabūt ārā, un arī viņa sapā. Šis gājiens ar šo suni nedaudz apstājās, bet suns saprata, kas ir noticis, un tā vietā, lai turpinātu iet uz priekšu, viņš ļoti gudri izdarīja, viņš apgriezās, apskatījās visu garo rindu, kā mēs gājām, un mēģināja saprast, kas ir noticis, kāpēc mēs vairs nevirzamies uz priekšu. Tanī brīdī bija ļoti skaisti, ka viņš neskrēja, netaisīja paniku. Viņš ļoti rūpīgi saprotot situāciju, kad mēs esam nedaudz purvā iestiguši, apgriezās, stāvēja un gaidīja, kad mēs dosimies tālāk. Un tad, kad mēs devāmies tālāk, šis suns visu laikā jau teicu, gāja tikai 2 metrus mūs pa priekšu. Atsevišķos gadījumos, kad viņš pats īsti nesaprata, kur varētu mūs labāk iet vai pa labi vai pa kreisi, viņš aizgāja 10 metrus, bet arī ne tālāk uz priekšu paskatījās, kāds ir tur ceļš, atnāca atpakaļ, aiziet uz otru pusi, paskatās, kāds tur ir ceļš, atnāk atpakaļ, un tā, kad ir atnācis atpakaļ, tad viņš mums rāda, kurš ir pareizais ceļš. Tā kā šis suns ļoti meklēja, gan, es domāju, ceļu priekš mums arī savu saimnieku. Šis bija ļoti interesanti, kā viņš ļoti mierīgi varēja mūs vadīt un būt visu laiku uzticīgs, pagriezt galvu ik pa pāris sekundēm, atskatoties, vai tiešām mēs esam tuvu klāt un vai mēs nenomaldamies. Un viņš ļoti uzticīgi gāja visu laiku apmēram 2 metru attālumā, tāpat kā mēs viens no otra, tāpat arī viņš bija mūsu priekšgalā. Un mēs maldījāmies labu laiciņu, tā kad visi piekusa, arī sunīts piekusa, iedevām viņam pat padzerties. Atpūtāmies nedaudz ēniņā un tad devāmies tālāk caur brikšņiem, un mums likās, ka mēs dzirdam cilvēkus tālumā. Palikām visi ļoti klusi un sākām skaļā balsī saukt pēc šiem otriem cilvēkiem, kurus mēs dzirdam otrā galā. Un jā, tiešām kāds atsaucas, un tad mēs mēģinājām saprast, uz kuru pusi tā skaņa nāk, jo mēs ir tik biezi, ka arī tas bija grūti izdarāms. Un saucām viens pēc otra un lēnu garu tuvojāmies, un šī skaņa palika skaļāka. Un tik līdz suns atpazina savu saimnieku, tā viņš bija prom, bet mēs jau bijām redzamā distancē attālumā un varējām saprast to, kad viens otru esam atraduši, arī esam atraduši pareizo ceļu un esam nonākuši pie pareizajiem marķējumiem, un mēs nevēlējāmies arī doties tālāk pa neceļiem, mēs vēlējāmies doties tur, kur ir paredzēts, tā kāds ir paredzēts, un šī 3. kontrola punktā cilvēki bija diezgan pārsteigti, kad viņi ieraudzīja mūs, jo viņi teica, pazudusī dobala arī ir atradusies. Mūsu lepnība mums maksāja vesels 5 vietas, pēc tam arī mums vairs nebija svarīgi par vietām, un mums bija svarīgi galvenais nokļūt atpakaļ pēc tam jau nometnē, iziet visu pārgājienu, lai tur vai kā. Un mēs dabējām tādu lielu mācību no Dieva, kad lepniem būt neatmaksājis. Kā bērni arī nolasīja šīs mācības, vai vēlāk jūs tās pārunājāt savā starpā? Jā, mēs klubā pārunājām šo stāstu vēlreiz, un bija cilvēki, kuri nebija piedzīvojuši šo lielisko notikumu, un viņi dabūja dzirdēt šo lepnības stāstu, kā mēs lepni būdami iekritām uz pašu savas dumības. Es domāju, viņi visi pavisam noteikti saprata, ka šī mācība bija neskriet sev pa priekšu, nelikt sev pirmajā vietā, nedomāt, ka tu vari paļauties uz sevi, jo paļaušanās uz sevi Dievs ļoti ātri spēja parādīt, cik tālu viņi var novest, un viņš ir spējīgs atņemt kompasu, iedot mācību, bet arī dot risinājumu tajā pašā laikā un tomēr neatstāt īstos draudos. Arī man Dievs kaut ko iemācīja par šo visu. Pirms to saku, ir vairākas nepārprotams lietas, kāpēc mēs to uzturam kā tiešām Dieva brīnumu un Dieva atbildēt lūgšanu. Pirmkārt, mēs no konteksta saprotam, ka mēs Alūksnes klubs un Dobals klubs gājām praktiski vienā reizē starp 2. un 3. kontrolpunktu vienā laikā, tikai pa vienu ievērojumu pusi un otru pa otru. Pirmkārt, kā mans suns varētu aizskriet no vienas puses uz mežu, sazina otru puses mežu, kā vadīts,
To es nesaprotu, jo mēs nebijām blakus, tie nebija 100-200 metri starp mums, tie bija pāris kilometrus, bet gribētu teikt noteikti. Otra nepārprotamā lieta, ko es redzu, līdz otrajam punktam, kā jau es minēju, viņi mums rāvās kā vilcējs suns. Bet kopš brīža, kur viņa pazuda un nonāca pie jums, viņai teorētiski bija vēl šī enerģija, jo tad, kad es te arī satiku un ņēmu, viņa mūs vēl turpināja vilkt pat pēc trešā. Bet tad, kad viņa bija ar jums, kā tu minēji, viņa gāja dažus metrus pa priekšu, pagriežās, iet pa priekšu dažus metrus, pagriežās, iet pa priekšu. Ar mums viņa tā nedarīja. Ja ar jums viņa gāja pa priekšu 2 metrus, tad ar mums 200. Un diez vai pagriezās tikai pie 10. kliedziena terī. Jā, jo tāda viņa var būt viņas īpatnība. Un trešā lieta, kas manuprāt arī ļoti nepārprotam, ir kādēļ šis ir patiešām stāsts jauks piedzīvojums no Dieva. Jo pirms pārgājiena izēšanas mēs lūdzām gan pa sev kā cilvēkiem, gan arī man sieva Inete skaidriem vārdiem lūdzu Dievs vadi arī mūsu sunīti. Jo mēs zinājām, ka varētu būt šīs problēmas ar viņas uzvedību. Un mēs ticam, ka Dievs viņu vadīja, jo es saku, kādēļ, lai viņi aizskrētu, sazina, kur mežā tur tālumos pie kādiem un viņus tik uzcītīgi un vestu un būtu tuvu, ja viņa pilnīgi pretējo darīja mums. Pāri visam mēs vispār lūdzam par Teriju, lai viņi ir par svētību cilvēkiem dažādos veidos, un šis bija tāds milzīgs pierādījums tam. Un tā mana mācība no savas puses ir, kad man liekas, ka situācija ir ārpus kontrolas, ja mēs tās lietas uzticam Dievam, tad nekas nav ārpus kontrolas. Man tas ir stress, pārdzīvojumi, uztraukumi, dusmas, šīs emociju mikslis kopā, bet beigās uzzināt šādu stāstu, es pat esmu pateicījis, ka Dievs uz mani emociju rēķina, tam ļauj notikt, zinot, ka no manas perspektīvas viss ir slikti, un vienu sliktu situāciju Dievs vienlaicīgi atrisina uz labu, un otru slikto situāciju viņš atrisina uz labu. Viņš abas situācijas pavērš uz labu. Manu bezcerību un jūsu bezcerību. Manuprāt, tas ir apbrīnojami, ka tikai Dievs to spēja, tā kā ir vērts viņu paļauties vienmēr kaut vai tādos sīkumos, kā ejot pastaigā. Jā, es tiešām klausījos un nodomāju, jā, tā bija pārmācība, bet cik mīlošā veidā. Ja var sagatavot risinājumu un drošā vidē, kā tēvs mīļi pārmāca savus bērnus, drošā vidē, un sakārtojot visu arī tā, lai viss veiksmīgi beidzas. Paldies, mīļie, ka dalījāties ar savu pieredzi, gan par tām lietām, kas patika nometnē, gan ko jūs piedzīvojuši, arī par Dieva brīnumiem ar Teriju. Īpaši liels prieks man ir par jums abām meitenes, kas nodos savu dzīvi Dievam un ir izvēlējušās kristīties un sekot viņam. Mīļie klausītāji, vēlos novēlēt, pareizībā sakot, laikam vairāk aicināt un lūgt par bērnu un jauniešu kalpošanām, jo tik daudzi jaunieši un bērni ir krustcelē cenšoties izlemt, kam sekot, iet cauri dažādākām cīņām un pārdzīvojumiem, un tieši šīs vietas ir tās, kur viņi var sastapt Jēzu, tapt dziedināti, brīvi, mīlēti, pieņemti un atdot savu dzīvi viņam. Tāpēc atbalstiet jauniešu kalpošanas, bērnu kalpošanas un lai jums brīnišķīga, skaista nākamā nedēļa. Raidījumus iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!